Es izrādēs spēlēju tādu ļauno kašķīgo tēlu Bikibraku. Jā, kas ir diezgan tāds izaicinošs tēls man, jo es esmu diezgan mierīgs un tāds introvertisks cilvēks, bet ir diezgan interesanti iejusties šādā tēlā. Tā doma tam tēlam ir tāda, ka viņš grib valdīt pār visu pasauli, un viņa tā galvenā īpašība ir tāda, ka viņš māk pārvērsties par kādu dzīvnieku. Un satiekot kaķi, viņš padodas uz kaķa provokācijām un tad arī izmēģina un parāda to, uz ko viņš ir spējīgs. Man šķiet, ka viņš ir diezgan tāds, es teiktu, augstprātīgs, ar ļoti labu humoru izjūtu, viņš ļoti sevi mīl. Man šķiet, ka tieši no tā Bikibraka viedokļa, ka viņš to kaķi satiek un viņam tas ir, protams, arī šoks, jo viņš redz kaķi, kas runā, kas arī, principā, jebkuram cilvēkam būtu pārsteigums. Viņš viņu izmanto kā tādu, cilvēku objektu, ar kuru viņš var paspēlēties. Jo es domāju, tas Bikibraks ir diezgan īstenībā. Man šķiet, ka viņš ir ļoti vientuļš un viņam ir tik daudz visādi iekšējo pārdzīvojumu, ka viņam tas kaķis kaut kādā veidā arī varbūt palīdz beidzot tā kā izārdīties un tā kā arī, paspēlēties. Un viņš arī to pieņem ar tādu azartu, ar tādu, es pat teiktu, kaut kādā ziņā prieku, bet viņš vienkārši pēc būtības ir tāds kašķīgāks, ļaunāks, un tāpēc tur rodas tas, man šķiet, paradoks. Es pusaudžu vecumā, kad es biju vēl vidusskolā, pamatskolā, es biju diezgan tāds nepaklausīgs puisis, un es bieži vien traucēju vadīt nodarbības skolotājām. Es nebiju varbūt tik ļauns, bet man bija tāds raksturiņš, kas varbūt tagad ikdienā, varbūt es viņu kaut kā tā mēģinu, nepaslēpt, bet kaut kā, mierīgāks esmu palicis viennozīmīgi. Tad man arī prieks, ka beidzot es varu arī parādīt to savu kaut kādu humoru izjūtu, arī balstoties uz kaut kādiem novērojumiem, kad veidoju šo lomu, arī mēģināju kaut ko paņemt tam tēlam un varbūt kāds ieraudzīs kaut kādas tās īpašības krāsas arī Bikibrakā.